Darba aizsardzība pirmajā vietā. Vēl izraisīsim meža ugunsgrēku. Esiet sveicināti! Šodien mēs audzējam sēnes, jo es dāvanā esmu saņēmis šādu šitakē sēņu audzēšanas komplektiņu. Neliels apskats, kas komplektiņā ir iekšā. Šāds te skaists iepakojums, šitakē sēnes, Urban Farmit, pārtikas nākotne. Taisam viņu vaļā. Smuki nonāk nost. Iekšā ir vēl viena tā kā kartona aploksne iepakojums. Un šeit ir uz vāciņa uzrakstīta audzēšanas instrukcija, kupons sēņu dībelīšu saņemšanai, kurus es jau esmu pieteicis un saņēmis. Tad mums ir šeit organiskais vasks, tad mums ir otiņa, ar ko šo vasku smērēt. Urban Farmit vizītkarte. Komplektā nāk arī īstā diametra urbis. Protams, vēstulītes, paldies par pirkumu, paldies, ka mūs atbalstat un tādā garā. Pirmais uzdevums no dīķa izvilkt ārā baļķīšus. Viņi tur mērcējās, jo viņi ir cirsti aptuveni pirms 2 mēnešiem. Aiziet! Būs normāli izmirkuši. Paņemšu cimdiņus, lai var kārtīgi notīrīt nost ķērpšus un visu pārējo sūdu. Ūdens gliemeži. Gatavs stādīšanai. Ja nu kas pa sugām, šis ir alksnis, bet iepriekš mums bija lazda. 60 dībelīši īsti nav pietiekami, lai apstādītu šos te 6 baļķīšus, bet nu, es darīšu, ko varēšu, un katrā baļķītī stādīšu aptuveni 10 dībelīšus, kaut gan vajadzētu stipri vairāk. Vispār ar to pats viņi būtu jāapstāda tikai kādi 3 baļķīši. Sākumā veiksim nelielu sagatavošanos, iebērsim šo te 100% ekoloģisko vasku iekšā bunžā, sagatavosim priekš kausēšanas. Nu labi, es domāju, izmēģinām urpšanu. Es speciāli atzīmēju uz urbi, ja cik dziļi ir jāurbi, lai apmēram orientētos, neieurbi pa dziļu vai pa seklu. Aiziet! Pārkārts urbis. Ķeramies klāt pie nākamā posma. Mums šeit ir vajadzīgs gumijas āmurs un šie te sēņu dībelīši.
Ok, pirmā kārta pabeigta. Tagad ar lodlampu kausēsim vasku. Es domāju, vasks jau pietiekoši daudz pakusis. Un aiziet ar speciālo otiņu, aizsmērējam ciet šos te caurumus. Kur kādi lielāki gali palikuši ārā, tur iespējams pat nejauksies, redzēs. Nu, cerams, ka tas būs labi. Tik labi iestādīts, ka neredz kur. O, darbiņš ir izdarīts. Beigās sanāca dībelīši krietni mazāk nekā es biju domājis. Nebija tie 60, bet nu, kaut ko jau iestādīju. Šādi te izskatās aiztaisītie caurumiņi. Tā, lai neiet mitrums ārā. Cerēsim, ka raža jau būs nākošajā gadā. Uz tikšanos! Sēņu audzēšanas komplektā ietilpst 50 šitakie dībelīši, vasks, lai varētu aiztaisīt ciet šos te caurumus, otiņa vaskam un 8 mm urbis, kas ir atbilstoši šiem te dībelīšiem.